Viktor, nosauciet vieglatlētikas disciplīnu, kurā par divkārtēju olimpisko čempionu kļuva čehu sportists Jānis Žeļeznijs. Šķērpmešana. Ir pareizi. Jums jānosauc Jāni latviešu dzejnieks, poēmu Einšteiniāna un klavieru koncerts autors. Poēma. Jā, dzejnieks. Jānis Rainis. Ojārs Vācietis. Viktor, nosauciet Baltijas jūras piekrastes valsti, kuras teritorijas platība ir 45,226 kvadrātkilometri. Mēs jums ar kādu platību atradām. Jā. Starp citu ļoti tuvu divas valstis šam ciparam. Es domāju, kura tā ir. Kuras valstis tās ir? Jā. Tā ir Igaunija un Dānija. Es domāju, ka Igaunija. Jā, jūs tieši tā arī precīzi domājat. Lieliski. Jāni, kā sauc elektriski ierīci, kas reaģējot uz noteiktiem impulsiem, ieslēdz vai pārtrauc elektrisko ķēdi? Transistors. Man ir cits variants – relejs. Viktor, nosauciet vācu komponistu, operu Arabella, Elektra un Salome autoru. Vēbers. Nav. Rihards Štrauss. Jums jānosauc, Jāni, itāļu komponists, operu Rigoletto, Otello un Dons Karlos, mūzikas autors. Verdi. Ir pareizi. Spēles 4. kārtā Jānim 1, Viktoram 2 pareizas atbildes. Viktors ir šīs spēles uzvarētājs. Viktor, jūs esat uzvarējis 3 no spēles kārtām. Jānis ir ļoti veiksmīgi spēlējis līdz šai 4. kārtai. Jāni, godīgi sakot, man likās, ka jums ir gandrīz visgrūtāk no visiem šeit, jo jūs nācāt apzināti uz tematisku spēli, uz spēli par sporta jautājumiem. Nu, jūs esat tik tuvu uzvarētājiem, tā teikt, erudīta līgas vienam no dibinātājiem līdzās bijis. Un, es apsveicu jūs ar šo spēli. Ko pats teiksiet? Pirmkārtām, paldies jums, ka man uzaicinājāt. Paldies visiem spēlētājiem, kuriem man bija tas gods spēlēt. Ja? Un es teiktu tā, Viktors ļoti ordināli spēlē šo spēli. Es pat teiktu, ka tas savā veidā tāds ļoti tāda gudra arī tā atlase, ja? Jo tie jautājumi jau arī uz tām platībām. Protams, veiksmes faktors arī, bet kaut kādā mērā arī tāda loģika caur domāšanu. Ja? Es teikšu, godīgi sakot, tas man palīdzēja tik tālu līdz tam finālam. Ja? Paldies, Jāni, ka spēlējāt. Viktor, man jāsaka tā, ja 4 citi šīs spēles dalībnieki bija redzējuši spēli, kurā jūs piedalījāties, kurā šī gada lieliskā piecinieku uzvarētāja spēlēja, tad viņiem bija diezgan skaidrs, ka sacensība būs grūta, jo jūs esat izdarījis tādu diezgan konkrētu pieteikumu uz uzvaru. Vai ne? Jā, bet tā spēle ir tāda, ka tur viena kļūda, tā kā sapierim un cauri. Jā, jūs arī kļūdījāties tikai vienu reizi. Jā, un tā kā man palaimējās, ka mans konkurents tomēr man neizslēdz, ievēroja sportisko principu, un es par to viņu ļoti cienu. Jā, Viktor, tā tas ir. Jūs zināt, ka jūs jau esat uzvarētājs, un mums lielajiem spēles uzvarētājiem ir vienmēr kāda īpaša grāmata. Tad, kad es ieraudzīju, ka finālā ir tikai viena dāma, kura varbūt vairāk varētu interesēties par dārza lietām, tad es tomēr domāju, ka jums arī ir noderīga grāmata, kas saucās Dārzkopība visu gadu, jo jūs jau arī kā ģeogrāfs droši vien par ainavu un tam līdzīgām lietām interesēties un dzīvojot stendē, visnotaļ kāds mazdārziņš jums ir. Praktiski nav tāds kopējs, mums ir daudzstāvu mājā, es dzīvoju. Bet, principā, es tajā daudzstāvu mājā, man ir tāds pienākums apgriezt košumu krūmus. Varēsiet mācīt. Kaut kas būs tur noderīgs, jā. Ļoti jauki. Un tagad, Viktor, pie tās galvenās šīs spēles fināla informācijas.
Tātad mēs jau noskaidrojam, tikai viena kļūda jums ir bijusi, kas nozīmē, ka 11 pareizi atbildētu jautājumu. Tas nozīmē 220 latu par vienu pareizi atbildu finālā, 580 par 2 un 1160 par 3. Tāda summa jau reiz šajā spēlē ir nopelnīta, jūs varat šo rekordu atkārtot. Pirmais jautājums sekojošs. Kā sauc ģeometrijas nozari, kurā pēta plaknes figūru un konfigurāciju īpašības? Trigonometrija. Nu, uz šo jautājumu būs jāatbild skatītājiem. Jūsu atbilde nav pareiza. Aicinu skatītājus sūtīt īsziņu uz tālruņa numuru 1829, rakstīt zinu un aiz atstarpes šo sarežģīto vārdu. Vienam no jums, kas atbildēs pareizi grāmatu apgādes zvaigznē ABC, grāmata balvā. Pareizo atbildi es, Viktor, pateikšu pēc 2 jautājumiem, ļaujot tagad skatītājiem pašiem domāt. Otrs jautājums, ko es jums tagad gribu vaicāt, ir vispirms, vai turpināsiet spēli viens pats, vai aicināsiet kādu no šīs komandas dalībniekiem sev līdzās? Es viens pats turpināšu. Labi. Tad uzdod otro jautājumu. Sengrieķu olimpiskās piecīņas programmā bija iekļauta diska mešana, šķēpa mešana, skriešana, cīņa un... Braukšana ar zirgiem, kaujas ratiem. Nav tālēkšana. Kā vienā vārdā sauc magoņu augli? Pogaļa. Ir pareizi. Tā patiesi ir pogaļa. Tātad jūs šovakar esat nopelnījis 220 latus, apsveicu jūs ar tiem, un pirmā atbilde pareizā arī saku skatītājiem bija planimetrija. Iedomājāties? Jā, to es uzreiz iedomājos, jā, bet tad kaut kas tur sāka domāt sarežģītāk un līdz ar to pats vainīgs, jā. Un, kas attiecas uz olimpiskajām spēlēm, tad es jūs arī saprotu, man liekas, ka līdzīgi jau varētu domāt tik viens, ka tajā laikā ar zirgiem dažādi sporta veidi varētu būt bijuši un arī piecīņā. Nu, izrādās, ka tā ir bijusi tālēkšana. Laikam jau lielajā finālā dators tomēr ģenerēja netik ļoti viegls jautājums, bet gribu zināt, vai Jānis zināja par to olimpisko sporta veidu senajā Romā, manuprāt, tas bija, ja? Nu, principā, ja tā ilgāk pastāvēt šeit priekšā un padomāt, ja, tad, man, teiksim, tādos tīri vizuāli asociējās, teiksim, ka sportā tur ir tie pamatie sporta veidi ar antīkumu, ja, man, varbūt, ka izdomāt, jā, bet es nesaku, ka es uzreiz to atbildu pateikt. Jā, labi, godīgi atbildi. Kā citiem būtu gājis ar planimetriju un tālēkšanu, Edmund? Trigonometrija noteikti. Arī trigonometrija? Jā, tā planimetrija ir trigonometrijas daļa kaut kur vienkārši. Bet sporta veidiem tur viņiem bija arī dūrcīņas. Tur arī bija par vienām cīņām jau bija runa, jā. Dace, jums? Planimetriju es pateiktu ar ilgāku padomāšanu un pogaļas pateiktu uzreiz, bet par to tālēkšanu es domāju, ka bija jāšana. Arī tāpat kā Viktor. Pateiktu nepareizi. Andi, ko jūs domājāt? Man būtu gājis tāpat kā Viktoram. Tieši tāpat, jā? Tieši tāpat. Redziet, tas nozīmē, ka jautājumi arī televīzijas spēlē Zini vai Mini nebūtu vienmēr ir tik viegli, citreiz ir vieglāki fināli. Bet es visiem 5 dalībniekiem saku lielu paldies par līdzdalību 2 šajās spēlēs. Jūs visi esat bijuši veiksmīgi, jo visi esat pratuši atrast finālā pareizas atbildes, arī nopelnījuši zināmas naudas summas, un grāmata apgādes zvaigzne ABC arī jums dāvā 2 ļoti jaukas grāmatas. Varētu teikt tā, ka šovasar jābrauc uz Parīzi, jo vismaz jūs saņemat ceļvedi Parīze, kas būs ļoti vērtīgi un interesanti, un otrs ir romāns Keitas Mosas, romāns Labirints. Izlasīju kā aizraujošs un intrigām bagāts romāns. Paldies jums, ka bijāt kopā ar mums. Man jāpasaka Latvijas televīzijas skatītājiem, ka mēs šajā sezonā tiksimies vēl 2 spēlēs. Abas būs tematiskas spēles
aizraujošas, ļoti interesantas. Iespējams, tiksieties arī ar ļoti pazīstamiem un mīlētiem cilvēkiem. Uz tikšanos jau pēc nedēļas.